Viens nelaipns pārdevēja vārds mēdz sabojāt domu visai dienai. Tikpat nepatīkamas sajūtas var izraisīt veikala apsarga caururbjošais skatiens, vērojot katru kustību. Bieži vien internetu vietnēs cilvēki pauž sašutumu par apkalpojošās sfēras darbinieku attieksmi, norādot uz nelaipno un reizēm pat rupjo izturēšanos. Kā skaidro psiholoģe Jolanta Cihanoviča, nereti pārdevēji neizprot, kāda ir viņu loma uzņēmuma attīstībā. Ļoti bieži tas ir tāpēc, ka pārdevējs neiedomājās, ka viņš ir informācijas nesējis par visu uzņēmumu, un ka viņam ir ļoti svarīgi veidot klientos uzticēšanos uzņēmumam, turpināt vadīt attiecības ar klientiem, un līdz ar to arī uzņēmumam rodas zaudējumi, jo klienti iet citur. Bet pārdevējs reizēm neredz to ķēdi starp to, ko es daru, un kāds ir rezultāts biznesam. Ka viņš nepiefiksē, ka viņš domā, es esmu dzīva būtne, ja man ir saruktinājums, tad es to paužu. Un ļoti bieži tā nepatīkama uzvedība, ko mēs redzam veikalos, ir sekas vai tam, ka darbiniekam kaut kas nav labi viņa privātajā dzīvē, un līdz ar to viņš to ziņu nes tālāk. Līdzīgas domas pauž arī etiķetes, protokolu un filantropijas eksperti Irma Kalniņa. Izvairoties no vispārinājumiem, viņa uzsver, ka katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi, jo vērojama pozitīva tendence. Uzņēmuma vadītāji kļūst arvien ieinteresētāki veicināt savu darbinieku apmācību apkalpošanas kultūrā. Mēs redzam, ka daudz veikalu Rīgā pazūd, citi atkal nāk vietā. Un kāpēc viņi pazūd, un kāpēc citi nāk vietā, un kāpēc citi noturās? Un atslēga šeit ir, varbūt labāka ekonomija viņas notur, bet manuprāt, kas viņas notur, ir viņa attieksme. Ka pārdevēji saprot, ka viņi ir savas firmas vēstnieki, ka tā labā ziņa par to bulciņu vai par to roclietiņu vai par to apģērbu gabalu, ka tā apkalpošana bija izpalīdzīga, laipna, un ļoti liktam cilvēkam justies labi beigās. Ne tikai tas, ka viņam varbūt ir kaut kāda jauna preces uz muguras, vai kaut kas labs vēderā, bet ka viņš tiešām jutās gandarīgs, ka viņš tika cienīts. Un atslēgvārdi ir attieksme un cieņa. Irma Kalniņa norāda, ka klients ir pirmajā, nevis kā ikdienas piemēra laiku pa laikam mēdz parādīt otrajā vietā. Pārdevējam ir jāmāk būt laipnam, atsaucīgam, bet neuzbāzīgam. Viņa pauž izpratni, ka darbs ar cilvēkiem, piemēram, 12 stundu garumā, var būt patiesa pacietības pārbaudījums, tomēr aizmirst pieklājības normas nevajadzētu. Bieži, ka mēs ieejam veikalā, pārdevēji sēž aiz letes un maz neskatās virsū uz pircēju. Citā valstī tas būtu pirmā pakāpes nepieklājīgi, kad neuzrunā un nesaka labdien vai bonjour savam potenciālam klientam, vai viņš pērk vai viņš nepērk. Un atvadoties, tas klients šīs citās valstīs arī pasaka paldies uz redzēšanos. Mums atbildi ir nav par ko. Es pateicu paldies, ka es varēju ieiet jūs veikalā iekšā, paskatījos un tas ir vienkārši laipni pateikt uz redzēšanos un paldies. No vienas puses veikala darbinieku attieksme, bet no otras klientu. Tomēr katrs cilvēks ir emociju nesējs, norāda Jolanta Cihanoviča. Mēs varam uzmanīt tikai paša rīcību un uzvedību, piedomājot, ar kādu noskaņojumu ejam sabiedrībā. Katrs cilvēks ir emociju izplatītājs. Ja mēs ejam labā noskaņojumā kaut kur, tad cilvēki inficējās ar šīm pozitīvām emocijām, vai ne? Mēs pasmaidām, mums saka arī smaidīt, kāds cilvēks aiziet tālāk, viņš smaida, uzsmaida citam cilvēkam. Tas izrādās mūsu priekšnieks. Priekšniekam arī uzlabojas noskaņojums, viņš nāk darba vietā, pasmaida, un tā vieta, lai pateiktu man kādu kritiku, viņš pasaka man kādu labu vārdu. Tā tas darbojas, tā ķēde rodas, un otrādi. Kad ja es kādam nepasmaidu un esmu ļoti nīgra un īgna, un viņam arī sabojājas garas stāvoklis, viņš brauc sabiedriskajā transportā, izkapja laukā kādā pieturā, tur tikko pieparkojies mans priekšnieks, viņš viņu pagrūž, priekšniekam sabojājas noskaņojums. Mēs tādā veidā izplatām savu noskaņojumu. Ja kāds nepasmaida vai šķiet viegli aizkaitināms, tā ir katra paša izvēle, kā uz to reaģēt, vai ļaut tam sevi ietekmēt, vai gluži vienkārši saprast, ka otram diena nav izdevusies, jo cilvēks var uzņemties atbildību tikai par savu garstāvokli, norāda psiholoģi.